apkalpo visus tie, tad jūtās tā kā mājās un apkalpo pārējos, ja? Pārējie braucieni laikā sēžamūdzi, ja? Tas. Mēs izbraucam iekšezeru. Mēs esam ļoti tālu Lielajā ezerā pie Cepurītes salas. Mēs nākam gar skatu torni. Skaista un tik pēc dievīgi salda mūs. Tagad var tik var. Labi. Un tā, es sāku savu stāstu. 30 kilometrus tajā virzienā Krievija. 25, 28 uz to pusi Igauņu bāleliņi. Tas nozīmē, ka malēnietis vienmēr dzīvojas pie robežas cilvēka cienīgu dzīvi, un kas zina, ar kādām par savu saucu 7128 iedzīvotāji. Cipars ir gana skumjš. Aiz kalniem tie laiki, kad mēs bijām 10,009, bet dinamika ir daudz labāka salīdzinoši ar pagājušo gadu. 72% iedzīvotāji ir latviešu tautība, 12% krievu tautība, 8% igauņi un pārējie ir daudzu tautību bērni. 195. gadā uzceltajā pareizticīgo baznīcā pēc tautības bija latvietis, bija stipra personība, kas spējas pievērst šai ticībai ļoti daudzus latviešu cilvēku. Ticība strauji nāk līdz. Uz otru gadu atstājuši divas celtnes aiz sevis tādas galvenā pilsēta 1000 milzīgiem ozolkoka pāļiem. 88. gadā pabeidz šīs baznīcas celtniecību. Arhitekts slavenākais vecrīgas arhitekts Kristofs Kāberlands braucēja garām peldētāju. Ja viņi zibenīgi atbild, viņi ir vietējie. Bet ja viņi drusku nočomājas, viņi ir pilsētas viesi. Ezerā ir 12. vasaru. Un šī ir komanda, kas ir kopā no pirmās dienas. Iedomājieties, pirmā diena, ko plostu pārbauda visādas komisijas. Atpakaļgaita un priekšgaita. Un tad, kad ir grupa 25, kā labākajās filmās, motors nerūc, boksmanis nevar paņemt toni, un es būdama vide no 91. gada vispār nevaru pateikt nevārdu. Atkal baltas ūdens rozes zied, jā visā ar vec piebaudas pusēs. Atkal baltas ūdens rozes. Maza, maza mīļa upīte, un es sveicienus Dzintara jūrai. Reiz vienļa krastā, tie tikušies bija. Viņš Daugavas laivnieks, kam strauji puksīs. Labi, es fotografēšu ar savu nekurīti. Viņš laimīgs, visu atlikuši no mūsu. Nāc, stāv. Tev jāstāv šeit. Jā, tur ir plaukti ar šādu plaukstiņu. Es tev pārsūtīšu un nosūtīšu. Vienu gabaliņu lūdzu prasam. Nē, es vēl pamīju. Krosņās ar galda, sūri, krosņās ar galda. Jā. Paņem pagājuši. Mīļs, darbreiz saulē, tu padēs tīrums tāds kā no saulē. Nav, viņš tāds. Viņš iestēņ visam, tas nīt. Vai tu nogaļināji? Maizītei te ir sieriņa, pirķi gaļa, te ir būtītis, iekšā. Paņem, garšīgi tiešām viss. Redz kā, es nemaz nezināju, ka tev ir brāli. Super. Bet tad, kad es viņu pazinu, tad vēl tik brāli nezinu. Es to 19. gadā aizgāju.
Bet viņš brauc uz šeit. Viņš atpakaļ strādā, dežīra. Un tad viņam ir jāatzīst, atskaitot šo niedru zonu. Šo niedru zonu, tā ir vienīgā zona, kas neaizsalsa. Un vienā no projektiem, kuru vadīja Māris Olte, bija tēma, kāpēc tā vieta neaizsalsta. Tātad pēc Māra Oltes un dabas pētnieku domām, šobrīd tajā vietā veidojas jau ne tikai to, ka nodarbojamies ar slidošanu, ar slēpošanu, un vēl mums šeit ir nopietni 3 sporta veidi. Tas viens sporta veids ir zemledus makšķerēšana. Un tagad tas ir skiolīgs. Vai tad nezinu, neviens? Nu, jaunā paudze var nezinu. Ir autosacīkstes uzlādes. Un tas ir viens ļoti... Aplausi būs filmā. Lūdzu, atskaņojiet mūsu darba biedru visu kopējo himnu darba vietā. Tad mēs uzliksim jums himnu. Ko es ar to gribu teikt, ir iespējams arī pasūtīt, piemēram, jubilāram viņa mīļāko dziesmu. Jaunam pārim, tad, kad viņi brauc te cauri, piemēram, dziesmu, kur viņi iepazinušies, pirmo valsi, ko dejojuši. Tātad dažādas tādas emocionālas lietas ir iespējams pasūtīt. Dienā taisni tur tālumā vispār ir bērzu birstalaistām bojām. Tad tur bija Ernsta Glika pirmā koka baznīca, tas Kanceles kalns, kur viņš kalpoja. Un tur esot, tad Gliks arī rakstā. Es neesmu droši, vai Marienburgu var nosaukt par miestu, jo manai baznīcai apkārt ir tikai 16 mazas būvības. Vienai,